Sveiks! Šodien apskatīsim, ko var redzēt auto summu galvenajā skatā. Tātad mēs atrodamies aktīvo auto sarakstā. Šeit ir bulta kreisajā pusē, ar kuras palīdzību var kārtot automašīnas kā vēlies, mainīt to secību. Tad ir iepirkuma datums, kurš būs izcelts ar sarkanu rāmi, ja automašīnai tehniskā apskata beigsies tuvāko 2 mēnešu laikā. Vai arī tas būs izcelts sarkans, ja automašīnai būs uzstādīts status termiņš un tas būs noticējis. Vēl var manuāli izcelt automašīnu, uzstādot to kā svarīgu, un attiecīgi viņi parādīsies izcelt marka modelis un valsts numurs. Tālāk ir links uz galveno auto lapu, kur atvērsies jaunā logā, lai tu varētu apskatīt padziļināt informāciju, neizejot no noliktavas. Marka modelis, valsts numurs vai krāsa, ja valsts numurs nebūs norādīts, izlaiduma gads, dzinēja tilpums un veids, kilovatu daudzums, ātrumkārba, pašizmaksas. Tā ir kopējā pašizmaksas, ieskaitot arī izdevumus. Šeit ir norādīts status, automašīnai ir uzlikts status spulēt, un automašīnas statusam ir uzlikta krāsa zaļa. Tas viss ir darīts tāpēc, lai tu vieglāk orientētos noliktavā, lai tu redzētu, kuras automašīnas ir svarīgas, kuras automašīnas ir kurā statusā un ko tev pie viņām būtu jādara. Meklēt automašīnas, piemēram, tu gribi atrast visus automātus tev pieejamos. Uzrakstīs automāts, būs visas automašīnas, kurām ir norādīta ātrumkārba automāts. Gribēs visus benzīnus, parādīsies visi benzīni. Gribēs redzēt visas automašīnas, kuras ir servisā, ierakstīs servisā, un tu redzēsi, kuras automašīnas šobrīd tev nepieciešams servisā. Šeit tu vari redzēt aktīvu auto sarakstu, kopējo skaitu un kopējo vērtību. Kopā tas ir gan pašizmaksas automašīnām un izdevumiem. Un tālāk ir kreisajā pusē mēs varam mainīt skatus. Ir gatavi auto, pie kuriem mēs vairs aktīvi nestrādājam, un pārdotie auto. Pārdotie auto atšķirās ar to, ka šeit ir pārdošanas datums, šī ir pārdošanas cena, un tā ir kopējā peļņa. Un tāpat varam redzēt kopējo skaitu un kopējo peļņu, kāda ir bijusi šajā laika posmā. Kad atvērsim pirmo reizi pārdoto sarakstu, tur vienmēr rādīsies pēdējā mēneša darījumi. Ja vēlamies uz atpakaļ vairāk apskatīties, mēs vienkārši izvēlamies datumu, kādu termiņu mēs vēlamies apskatīties, un mēs redzēsim visas automašīnas. Tāpatās mēs vēlēsimies apskatīt tikai kādus Audi mēs esam pārduši, vai kādu konkrētu Audi vai kādu konkrētu auto. Mēs apskatāmies, cik ir nopelnīts, piemēram, vai cik mēs pārdevām, lai mēs zinām konkrēti, ko rēķināties nākamajiem darījumiem. Tālāk mums ir poga, kur mēs varam iet profilu uzstādījumos, plānošanā, plānotājos, finanšu uzskaitē un tādās lietās. Šeit ir uzdevumi un status, pārskats kopējie, kur viss kopējās izdevums var redzēt. Šis būs tabulas un klientu saraksts. Un kopējie komentāri, kurus vienkārši nevar pie vienas mašīnas pierakstīt, bet kas būs vienkārši aktuāli. Tad var apskatīties, ātri kaut ko pierakstīt, pieskicelēt. Labi, tad jau tiekamies atkal nākamreiz.